praktiski jebkurš elements un jebkura viesunāmā daļa ir vairāk kārt domāta, pārdomāta un arī tās idejas mainījās, jā, kamēr principā atnāca pie tā, kas pašam visvairāk patīk. Ja laikam patīk jau pašam, tad noteikti patiks arī pārējiem. Šī māja ir palikusi mantojumā no tēva, te ir pagājusi bērnība, jaunība, daudz dažādu atmiņu un emociju, kas ir šajā mājā bijušas, ja? Un tāpēc nebija pieņemami arī pirmkārt priekš sevis pārdot. Un esot uzņēmējam, es arī sapratu, ka Ludzā ir brīva niša, tieši tādā, tiksim, luksus variantā vai tādā, virs vidējā naktsmītnes un viesunams. Un tāpēc arī tāds bija risinājums, ka vajag labu, smuku, foršu vietu ar labu atmosfēru, ar super emocijām. Tas arī, man liekas, izdevās. Nākošajā gadā mēs jau iesim ar papildus piedāvājumiem. Tas būs atpūtas vieta dzimšanas dienu svinībām līdz 25 cilvēki, būs ārā nojumes. Ļoti arī centīsimies izveidot ļoti tādu omulīgu, interesantu dizainu un atmosfēru. Un ar laiku ir vēl arī nākošais solis, jā, tā kā viss vēl top, vēl tikai viss sākas. Uzskatu, ka priekš pirmās sezonas nostrādātās rezultāts ir ļoti labs. Es nebiju gaidījis tās pozitīvās emocijas no mūsu viesiem. Vieš tādu manī pārliecību, ka es daru visu pareizi. Un viss būs ļoti labi arī turpmāk.